Nu, eiforija šobrīd, protams, šeit, bet spēle bija ļoti saspringta, baigie nervi laikam. Nu jā, mums pret frančiem nekad viegli neiet. Es tieši pirms spēles pastījos, kā mums tur rezultātu vienmēr 1-2 vārdu starpība, tā kā arī šodien mums nekā viegli. Tas bija tāds mājas darbs, ka jāpaskatās. Nē, vienkārši tā interesi pēc pastījos, bet galvenais, ka dabūjām 3 punktus un ejam tālāk. Tie bija vieglākie vai grūtākie tev 2 vārti karjerā? Gan jau ne grūtākie, bet vieglākie arī ne, bet prieks palīdzēt. Jo tomēr jau nācās arī pariskēt un izkapāt to savu pozīciju, lai uzmestu. Nu jā, man jau tur ķeks īstenībā viena no grūtākiem vārtiem, tur baigi grūti bija. Klausies, kā vispār spēle gāja, nu likās, ka tu labi meklēji, gan Kasparu, gan Anrī, tur viss tā kā likās kopā, bet nu kaut kas tomēr pietrūka. Tavas piespēles neatrada adresātu. Nu jā, es pat nezinu, bet tagad izanalizēsim spēli un tad jau skatīsim pēc tālāk. Jā. Ledus, atmosfēra, viss kopā, kā šī spēle paliks atmiņā? Ļoti forši. Baltijas slāni vienkārši labākie. Tur cepuri no sen nebija spēlēs tādā atmosfērā, kā forši. Tas, ka mēs te piesējāmies drusku ledus kvalitātei, vai tas ir tiesa, vai tāds druskiņi attaisnojums? Zinu, abām komandām ir vienāds ledus, tā kā nav ko sūdzēties. Paldies, Zan, prieks skatīties uz tavu instinktu. Paldies.